hei, tu mums esi svarīgs, tu nāc atpakaļ, jā, tu esi pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, sāc, strādāt, maksāt nodokļus, esi daļa no mums, nevis izstumt. Atzīšu arī to, ka mani pašu ļoti lielā mērā ir iedvesmojis tas, kā Norvēģijā strādā ar ieslodzītajiem. Bet īstenībā es tur filmā redzēju. Lielākais ļaundaris, protams, ir Hollywood un filmas. Varbūt mazliet vairāk varētu panākt par to, kā tie sabiedrības priekšstati, stereotipi, aizspriedumi ietekmē darbu ieslodzījumu vietu sistēmā. Tāpat komentāri ir negatīvi, ka citur taču naudu vajag vairāk un tā tālāk, bet arī cietums sistēma ir jātīst. Tā ir ļoti liela sabiedrības drošības sastāvdaļa. Labdien, skatītāji, labdien, klausītāji! Laipni lūgti jaunajā PVC Latvija raidierakstā Cilvēks un organizācija, kurā apspriedīsim, kā radīt, vadīt un būt organizācijās, kur cilvēki jūtas piederīgi, motivēti un spēj pilnvērtīgi izmantot savu potenciālu. Mani sauc Agnes Cimdiņa, esmu biznesa antropoloģe un PVC Latvija dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Labdien! Laipni lūgti raidieraksts Cilvēks un organizācija jaunajā epizodē ar nosaukumu Ļauj man justies vērtīgam. Šodien, kā mūsu viesis, ir ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks pulkvedis Dmitrijs Kaļins, kurš ikdienā balansē starp drošību, struktūru un cilvēcību, vadot organizāciju, vienlaikus cenšoties veidot iekļaujošu un mērķtiecīgu darba vidi, kurā katrs var justies vērtīgs. Sarunu vadu es, Agnes Cimdiņa, PricewaterhouseCoopers, dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Tātad šodienas epizodē mēs ielūkosim vienā no sarežģītākajām un bieži vien arī nepietiekami novērtētajām darba vidēm, proti ieslodzījumu vietās. Mēs runāsim par to, ko tad nozīmē vadīt ar empātiju organizācijā, kas ir balstīta uz kontroli, ko nozīmē justies vērtīgam šādā darba vietā un kā panākt to, lai darbinieki justos sadzirdēti un novērtēti, un kas tad ir nepieciešams, lai piesaistītu un noturētu talantus šajā nozarē. Tāpat mēs paskatīsimies uz iedvesmas stāstiem. Es ceru, ka Dmitrijs kādu izstāstīs, kas tad virza līderību šajā jomā un kā strateģiski un mērķtiecīgi veidot šādas organizācijas kultūru, jo šī darba kultūra visticamāk pārveido arī ieslodzīto dzīves. Tātad ievadam, varbūt sāksim ar pavisam vienkāršu jautājumu, kuram droši vien būs gara atbilde. Ko nozīmē justies vērtīgam ieslodzījuma vietā? Gan no darbinieku, gan no ieslodzīto perspektīvas. Un vai tas vispār ir savienojams? Es domāju, ka tas ir savienojams un tam jābūt savienojamam, bet viss jau ir atkarīgs no. Ja mēs runājam par darbinieku, kā viņam justies vērtīgam, tas ir darbinieka izpratne par savu darbu, ko viņš dara. Protams, var fokusēties tikai uz ikdienas pienākumiem vai uz vienas maiņas vai darbdienas nostrādāšanu, un var likties, ka, ko tu tur dari, es vienkārši nāku un strādāju, bet ja tu padomā, ka tu nāc un strādā un palīdz kādam mainīt savu dzīvi, kļūt labākam, atgriezties uz pareizā ceļa, sākt strādāt, veidot ģimeni vai atgriezties ģimenē, uzņemties rūpi par bērniem, kas gaida brīvībā. Un, man ir tādi piemēri, es jau pāriešu pie, kā ieslodzītais jūtās vērtīgs, ka Jelgavas cietumā, kad strādāju, tāds tiešām man aizķeras stāsts, kur viens ieslodzītais, viņš sazinājās ar savu meitu, kas jau bija liela, laikam, pilngadīga jau brīvībā, bet visu bērnības laiku tas tēvs bija izrauts no dzīves, no bērna dzīves, no meitas dzīves, bet viņš sazinājās, uzņēmās to drosmi, meita atbildēja un izveidojās normālas attiecības un sāk gan komunicēt, man liekas, pat uz satikšanos brauc pie viņu runāt. Es redzēju to izmaiņas tajā ieslodzītā, cik viņš tiešām jūtās, ka viņam dzīvē parādījās kaut kāds cits mērķis, cits fokus un šķietam tiešām jūtās iedvesmots un arī vērtīgs. Bet darbinieku vērtība ir tieši tā, ka ja mēs izmainām, mums ir tāds teiciens, ja kaut viena ieslodzītā dzīve, tad mūsu darbs nav velts. Jā, varbūt es mazliet uzreiz pāriešu pie tāda profesionāla žargona, ko es arī pat esmu apguvusi, sadarbojoties iepriekš ar ieslodzījumu vietu pārvaldi gan Latvijā, gan Norvēģijā. Ir tas normalitātes princips un dinamiskās drošības princips. Ja? Varbūt tu pavisam īsi vari ieskicēt, ko tie nozīmē.
Un kādas jaunas kompetences tad tas prasa darbiniekiem ieslodzījuma vietās? Normalitātes princips ir tas, ka censties nodrošināt ieslodzījuma vietā visu tādu pašu normālo dzīvi, kas ir brīvībā, kad cilvēks dzīvo. Tas ir tāda arī gan atbildība par saviem lēmumiem, par savu ikdienu, par savu rutīnu. Es zinu, ka Norvēģijos, pieņemsim, viņi paši ceļās ar modinātāju, nevis modina. Viņi paši sev gatavo brokas, tāds normāli tāds, cik vien iespējams normālo dzīvi ienest arī ieslodzījumā, jo jāatcerās un jāpatur vienmēr prātā, ka sots ir brīvības atņemšana, nevis kaut kāda vēl papildus kontrole vai tāda vadīšana dzīves. Savukārt dinamiskā drošība ir, mēs sākam jau pielietot un izplatam jau pa visu sistēmu. Mēs veiksmīgi esam te jau 10 gadus pilotējuši vai mēģinājuši atkarīgo centrā, kas arī pateicoties Norvēģiem tapis, un tas ir tāds unikāls un diezgan efektīvs instruments. Viņš balstās uz tādām profesionālām, bet cieņpilnām attiecībām ar ieslodzīto. Kaut vai sasaicinātājs paprasīt, sveiks, kā tev iet, kā tu jūties, kas jauns, kas izmainies. Jo pirmais šoks bija ieslodzītiem, kad mēs sākam to piemērot. Viņi atbrauc uz atkarīgo centru un viņi tiešām staigāja šokēt. Viņi saka, es nesaprotu, kas notiek, kad man prasa, kā man iet, un kad tiešām kādam interesē, kā man iet. Tā. Tagad tu arī pats jau pieskāries pāris reizes Norvēģiem, ja? Respektīvi, norādot, ka sadarbībā ar Norvēģiju ir daudzi uzlabojumi tapuši Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmā. Un es arī varu uzreiz pateikt, ka tieši šīs epizodes nosaukums ļauj man justies vērtīgam, faktiski ir tapis vai tieši sadarbojoties ar Norvēģu ieslodzījuma vietu pārvaldi. Un atzīšu arī to, ka mani pašu ļoti lielā mērā ir iedvesmojis tas, kā Norvēģijā ieslodzījuma vietu pārvaldē tas, ko mēs ikdienas valodā saucam par cietumu uzraugiem, strādā ar ieslodzītajiem. Un ļauj man justies vērtīgam. Tas ir tāds sauklis vai pat tāds moto, ko viens no Norvēģijas ieslodzījuma vietas, ikdienas valodā sakot cietumu uzraugiem, man iedeva kā tādu veiksmes formulu, kā panākt to, lai ieslodzījumā esošie cilvēki būtu motivēti laboties un atgriezties dzīvē, darba dzīvē, ģimenes dzīvē, sabiedriskā dzīvē, kā pilnvērtīgi pilsoņi, ja tā var teikt. Tā tad ļauj man justies vērtīgam, un vēlāk tos sauklis es izmantoju ļoti daudz arī vadot korporatīvās mācības par to, kā tad mums attiekties par citiem, ja mēs gribam, lai cilvēks justos pilnvērtīgs, saredzēts, vērtīgs un motivēts, kaut ko darīt vai no organizācijas labā vai savas dzīves labā. Lūk, un kā tad ikdienā veidot kultūru, kurā cilvēks, darbinieks jūtas novērtēts un vērtīgs, cik viegli to ir darīt vai cik grūti to ir darīt ieslodzījuma vietā, kas arī darba vietas. Jo, manuprāt, bieži tā, ka mēs ieslodzījuma vietām aizmirstam pastīties kā uz darba vietām, mēs tikai skatāmies uz ieslodzījuma vietām kā vietām, kur cilvēki ir ieslodzīti. Tev pilnīgi taisnība, jo pats grūtākais šajā procesā ir nevis atrast veidu, kā to darīt, bet tas, ka tas ir patstāvīgs process, ka to nevar izdarīt vienreiz ar kaut kādām vienreizējām mācībām vai semināru novadīšanu. Tas tāds man kā vadītājiem, tas ir uzdevums patstāvīgi uzturēt to. Tas ir caur visām personāla apmācībām, caur ikdienas procesu organizēšanu. Visu laiku cilvēkiem ir jāmāca, ir jāatgādina, ka viņi ir vērtīgi, ka viņi ir svarīgi, jo viņi dara svarīgu darbu, jo nav nekas tāds graujošākais, ja tieši tā būs demotivēts darbinieks, kurš ko te mans darbs nozīmē. Nē, bet tas ir tā vadītāja un vadības komandas uzdevums redzēt, saskatīt, novērtēt un pateikt gan paldies, ka tu dari svarīgu darbu, tu esi svarīgs, katrs cilvēks ir svarīgs mūsu iestādē, lai mēs kopēji sasniegtu mūsu mērķi. Ieslodzītiem, kāpēc tas ir svarīgi? Jo viņi, iedomājas, ka tie, kuri pirmoreiz nonākuši cietumā,
tas liels tāds iekšējs pārdzīvojums, dzīves vērtību varbūt sagraušana, ja, jo kā viss nonāca līdz cietumam, tad sabiedrības nosodījums kaut kāds, un svarīgi tam cilvēkam justies vērtīgam, lai viņš maksimāli, lai viņam būtu iekšējs spēks atgriezties uz pareizā ceļa, nenonākt atkal ieslodzījumā, izrauties varbūt no savas ierastās sabiedrības vai draugu loka, jo tas ir svarīgi, jo cietums jau pats par sevi nelabojas. Godīgi saku, mūsu uzdevums nav labot, mūsu uzdevums ir maksimāli efektīvi izmantot to ieslodzījumu laiku, ko tiesa ir piespriedusi, lai cilvēkam iedotu to, kas viņam ir vajadzīgs. Tā kā papildināt tiem puzles gabaliņiem, ja? Vai no ar izglītību, vai no ar darbas prasmēm, vai no ar dažādu resocializācijas programmu, kas ir dusmu kontrole vai dusmu menedžments, ja? Vai dzīves skola un viss. Bet tieši tas resocializācija, veiksmīgas resocializācijas atslēga ir pirmkārt paša ieslodzītā vēlme resocializēties. Un tas, tā jušanās svarīgam viņam palīdz cilvēkam nosarties, gan arī sabiedrības vēlme uzņemt atpakaļ. Tas arī liek justies svarīgam. Hei, tu mums esi svarīgs, tu nāc atpakaļ, jā, tu esi pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, sāc strādāt, maksāt nodokļus, esi daļa no mums, nevis izstumt. Tas par to vairāk stāsts. Jā, bet tas nozīmē, ka, lai to ieslodzīto, kas jūsu gadījumā, jūsu klientiem, mēs tā varam teikt, ir tie ieslodzīti, ar ko jūs strādājat, ne? Un lai jūs panāktu tās izmaiņas, tad ir ļoti lielā mērā tas atkarīgs no jūsu darbiniekiem, vai ne? Kā viņi spēj motivēt un likt arī tiem ieslodzītiem justies kā cilvēkiem vērtīgiem, kuros ir potenciāls. Un ko tad tad es domāju, ko tad tas prasa no tiem darbiniekiem? Un varbūt tu vari pareflektēt, es tagad nezinu, cik ilgi tu pats esi strādājis ieslodzījuma vietu pārvaldē, bet es pieņemu, ka tu esi arī bijis dažādos amatos. Varbūt ieskicēt mazliet, kā tad ir mainījušies tie priekšstati par to, kādam ir jābūt darbiniekam, kā viņam ir jāstrādā ar saviem klientiem, un cik grūti ir bijis ieviest tās pārmaiņas, vai nav bijis grūti, es nezinu. Es arī nedaudz esmu pastrādājis sistēmā aptuveni 22 gadus jau, un sāku ar viszemāko amatu starta pozīciju ar apsargu. Tagad esmu pārvaldes priekšnieks, un amati bija dažādi, bet ar to mūsu sistēma arī ir unikāla attiecībā uz darbinieku motivēšanu un izaugsmes. Ja? Es esmu strādājis par apsargu, pastrādājis 2 gadus, saprotu, ka varbūt man konkrēti šie pienākumi jau sāk palikt vai neinteresanti, vai jau rutīna. Visi, es gribētu kaut ko pamainīt, un man ir iespēja atrast sev citus pienākumus, paliekot sistēmā. Es neaizēju prom, bet es nomainu pozīciju, pastrādāju citur. Tad tu to visu mūsu darbu ieraugi no citas skatu punkta. Pēc tam atkal nākošās visas pozīcijas. Pārmaiņas ieviest, es neteikšu, nemelošu, ka bija šausmīgi viegli. Un, protams, ir klasiskais, ka pārmaiņu vadības teorijas ir gan iekšējā pretestība no darbiniekiem, kaut kāda stereotipu laušana, bet ir arī metodas, kas ar to strādā. Tā ir izglītošana, stāstīšana, dažādas pie kurām pārmaiņām mēģināt maksimāli dažādot to komandu, kas ir iesaistītie, jo ļoti labi, ja tev komandā pie pārmaiņu ieviešanas ir arī kādi skeptiķi, jo, ja tev izdodas pārlaust viņu skepsi, tas tev palīdzēs arī rast atbildes uz tādām, no lielākās masas, varbūt kaut kāda skepsi, jo var jau līdzdomātājs savākt, un tad pie galda liksies, ka viss ir forši, bet tad, kad tu atnāc pie vispārējā kolektīva, tu sastopies ar nesaprašanu vai ar tādiem jautājumiem, kas jums nebija pie galda pacēlušies, vai nākoši. Un tāda, bet neatlaidība, atslēgas panākuma atslēga ir neatlaidība, apziņa, ka tās pārmaiņas ir nepieciešamas. Viens tāds no spilgtākām, ko sistēmā, ko es novēroju no malas, un varbūt tajā brīdī pat biju tajā skeptiķu pusē. Ja? Tas bija, kad cietumā cietumos sāka ieviest tādus amatus kā sociālais darbinieks un psihologs. Likās,
ak, Dievs, kāds sociālais darbinieks un kāds psihologs. Bet pēc tam tu redzi, kā tie cilvēki, kas atnāk klāt pie komandas, spēlēt ar savu kompetenci un viņu efektu uz ieslodzītiem, ka tas īstenībā, ka viņi palīdz pēc tam manā darbā, jo ar tiem pašiem ieslodzītiem vien strādājam, tad tu saproti, jā, tas viss ir pareizi, tas iet pareizā virzienā. Līdz ar to nākošās pārmaiņas jau drusciņi vieglāk, jo vairāk cilvēku saprot, pēc kam tas ir vajadzīgs, vai nu balstās uz tādu, ja tas nostrādāja iepriekšējais, droši vien arī šoreiz tas nostrādās. Un tas ir sociologs, tad un psihologs ir priekš darbiniekiem vai priekš ieslodzītiem? Jā. Un kā tad, piemēram, paši darbinieki tiek galā, vai kā jūs palīdzat viņiem tikt galā ar to, mentālo veselību un stresa noturību, jo es pieņemu, ka tas varētu būt diezgan saprotu, jā, tavu jautājumu, bet šeit man ir tiešām tāds, jāsāk prieks un lepnums par Latvijas valsti, jo es tikko nesen atgriezos no konferences, kas ir ICPA konference, tā vislielākā starptautiskā organizācija, kas ir domāta tieši cietumu sistēmu darbiniekiem, un visa konference bija veltīta kā reiz darbinieku labbūtībai, jo arī pasaule uz to fokusēs un saprot, ka darbs ir diezgan sarežģīts un emocionāls grūts. Bet man ir prieks un lepnums par Latviju, jo mums ir iekšlietu ministrijas sporta veselības centrs, kur visi, kas ir iekšlietu sistēmā un ieslodzījuma vietu pārvaldē, amatpersonu speciālam dienestu pakāpēm, mums valsts to finansē programmu. Tad katrs var pieteikties, kurš jūt vai izdegšanu vai kā. Un tad ir 2 nedēļas Jūrmalā, sporta un veselības centrs Dzinteri, var iziet tādu rehabilitācijas restarta programmu, kuru ne tikai vienkārši Jūrmalā padzīvot un atpūsties, bet tur ļoti tāds intensīvs darbs, gan fiziskās aktivitātes darbs ar psihologiem, grupu darbs, kur tiešām daudz darbinieki aktīvi to izmanto, ka tādu restartu atpūtu un kur rastu enerģiju un savukārt konference, par kuru es pieminēju, tikai tagad to stāstīja, ka sistēmām visām vajag uz to fokusēties, vajag piedāvāt kaut kādas rehabilitācijas programmas arī darbiniekiem vai atpūtas stūrīšus. Visu es tā sēžu klausos un domāju, jā, bet mums jau tas ir un mēs jau to lietojam. Tu pirms tam minēji, ka tāda pretestība, ieviešot pārmaiņas, pretestība gan no iekšienes, no darbiniekiem, kolēģiem iespējams, gan arī no sabiedrības kopumā. Kur tā pretestība ir bijusi lielāka un kā tu esi argumentējis, ka šīs pārmaiņas ir vajadzīgas, respektīvi? Tu man palaboji, ja es saku ko nepareizi, bet arī man tāds priekšstats ir radies. Mana izpratne tāda, ka ja pirms 20 gadiem cietuma uzrauga loma vairāk bija uzraudzīt un varbūt pakļaut kaut kādā veidā, tad tagad tā ir mainījusies, varbūt pat varētu teikt uz kā tāda kauča, mentora lomu, cilvēks, kas veido gan uzticēšanās attiecības, gan strādā individuālāk ar to ieslodzīto. Ja? Un šī pretestība kaut kāda ir bijusi pēdējās dekādēs, un kā gan no ārpuses, gan no iekšpuses, no kurienes tā pretestība ir bijusi lielāka, un kā jūs ar to esat tikuši galā? Tev pilnīgi taisnība, pretestība ir gan iekšā sistēmā starp darbiniekiem, gan arī sabiedrībā, kur ir lielāka vai mazāka, to es nedaudz vēlāk pateikšu, bet runājot par kolektīvu, par darbiniekiem, pati galvenā pretestība, jo skaidrs, ka mēs visi esam pieraduši darīt kaut kādu savu darbu, ikdienas rutīnas, ikdienas darba pienākumu, un jebkas, kas nāk jauns, es teiktu, tā ir tāda dabiska pretošanās. Kā man jādara kaut kā savādāk, to es jau esmu iemācījies, zinu, un kā vajag. Te ir tiešām tāda skaidrošana, un ļoti mums palīdzējuši arī pilotēšanas projekti, tāpat kā ar kontaktpersonu sistēmu, ja mēs viņu nopilotējam atkarīgo centrā, kas tika veidots tā kā no jauna, un jau rādam nevis teorijā, bet jums tā būs labāk vai tas ir efektīvāk. Bet visus kuri varbūt pretojas vai ne līdz galam izprot, mēs varam atvest paši ekskursijā uz atkarīgo centru, lai viņi savām acīm paskatās, kā tas ir savādāk strādāt. Tā kā tas ir par sistēmu runājot, par pārmaiņu ieviešanu, vadīšanu. Bet es gribētu teikt, laikam, ka vislielākā pretestība, ar ko mēs kā
ka ieslodzījumu vietu pārvalde un sistēmas sastopams tomēr ir sabiedrībā, iedzīvotājiem, jo vienalga, ko mēs darītu, vienmēr mēs iekrītam tādā negatīvo komentāru vai kritikas fāzē, jo ja mums iet kaut kas slikti, ak, Dievs, jūs neko nedarat, jums viss ir slikti. Ja mēs uztaisim kaut ko labu, priekš kam jūs darat kaut ko labu, mums, atkarīgo centru, kad bija atklāšanas pasākums, un, protams, publicitāte nodrošina un uzaicinam žurnālistus, un tad ir bildes un viss. Tad ir komentāri, ka mums ir veco ļaužu pansionatos nav tik labi apstākļi, mums skolās nav tādas sporta zāles, bet ieslodzījumu vietu pārvalde neatbild par to, bet mēs atbildam par savu jomu un veicam pārmaiņas savā jomā. Jauno Liepājas cietumu tagad uzbūvējām pirms termiņa un ar ekonomiju un arī forši labs. Tāpat komentāri ir negatīvi, ka citur taču naudu vajag vairāk un tā tālāk, bet arī cietuma sistēma ir jāattīst. Tā ir ļoti liela sabiedrības drošības sastāvdaļa, jo drošāk nāks bijušie ieslodzītie atpakaļ, drošāk būs sabiedrība. Un, ja tev ir make me feel important, ļauj man justies svarīgam, tad man ir no tiem pašiem norvēģiem cits teiciens, ko es priekš sevis paņēmu. Katrs ieslodzītais ir uz laiku ieslodzījumā. Viņš tā agrāk vai vēlāk iznāks. Un ja tā pavisam godīgi un atklāti sakot, arī mūža ieslodījums ir pēc 25 gadiem var pretendēt uz nosacītu pirms termiņu. Un tad ir jautājums, ko Norvēģi uzdod savai sabiedrībai, un mēs arī, man viņš patīk, kādu kaimiņu tu vēlies? Viņš būs tavs kaimiņš. Kādu kaimiņu jūs vēlaties, lai viņš ir turēt sliktos apstākļos visus, 10 gadus, un tad iznāk agresīvs, dusmīgs, un viņam nekas netika darīts, vai tomēr tas cilvēks, kurš ir izgājis tādu programmu, ar tādiem speciālistiem ir strādājis, ar psihologu individuāli ir pastrādājis, ko brīvībā viņš diezai būtu piekļūt tādam saturam. Jā, un tu pats arī pieskāries tiem aizspriedumiem un stereotipiem, kas pastāv sabiedrībā par ieslodzījumu vietām, gan attiecībā uz darbiniekiem, gan attiecībā uz ieslodzītiem. Varbūt mazliet vairāk varētu panākt par to, kā tie sabiedrības priekšstati, stereotipi aizspriedumi ietekmē darbu ieslodzījumu vietu sistēmā. Īsti darbu neietekmē, jo mēs strādājam, ja, bet tas ietekmē mūsu spējas piesaistīt jaunu personālu, bet šeit tādu varbūt mārketinga gājienu vai tādu inovatīvu pieeju mēs izdomājam, ka labāk ir vienreiz parādīt nekā 10 reizes stāstīt, un tāpēc mums jau 21. novembrī notiks pirmās atvērto durvju dienas cietumā, kur visi, kuri vēlās vai potenciāli darbinieki, vai vienkārši atnāks apskatīties, kā tad ir te cietumā strādāt un vai ir tik briesmīgi vai nav tik briesmīgi, jo labāk vienreiz parādīt nekā. Jo tagad stāsti nevienmēr notiek. Jā, jūs jau tikai stāstat, bet īstenībā es tur filmā redzēju. Lielākais ļaundaris, protams, ir Holivudu un filmas, jā, jo... Jā, es arī esmu pamanījusi, ka jums tagad ka ir vismaz 300 brīvas vakances, ja? Tas ir jaunajā Liepājas cietumā tieši. Un kā jums, varbūt vēl var pastāstīt, kā jums iet, ko jūs varat darīt lietas labā, tu jau teici par tām atvērto durvju dienu, jā, un kas ir tie galvenie šķēršļi, vai mums, Latvijā jau kopumā ir īstenībā, trūkst cilvēku resursu daudzās nozarēs. Jā, cilvēku resursu. Nozarēs droši vien arī to stereotipu un aizspriedumu daļa ir grūtāk vēl piesaistīt darbiniekus. Nē, viens ir stereotipa daļa, bet arī, protams, arī kā prasības personālam, ja, teiksim, privātajā sektorā vai tādā, parastajās darba attiecībās cilvēks atnāk un tiek vērtēta viņa kvalifikācija. Mūsu, kas ir dienestā, lai stātos dienestā, tiek vērtēts vēl ir fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis, un ir kandidāti daudz, kuri piesakās, pieņemsim mums šogad pāri pat 400, man liekas, vēl līdz mūsu kampaņai
pieteikumu, bet daudz izkrit tieši uz kaut kādas vai no fiziskās pārbaudījumus, vai no uz veselības, plus arī nedrīkst būt sodīts krimināli. Bet bieži vien cilvēkiem saglabājas kaut kāds kā kriminālais ieraksts, kurš kaut kādā jaunībā ir izdarījis kaut kāds pārkāpums, un tas arī nākotnē pēc tam ir šķērslis stāties dienestā. Bet mēs neapstājamies, mēs virzamies uz priekšu, un tāpēc reklamējamies, aicinam un virzam arī izmaiņas dienesta gaitas likumā, jo no padomu laikiem ir palicis, ka dienestā var stāties no 18 līdz 40 gadu vecumam, bet saprotam, ja jau gan pensijas vecums tiek paaugstināts, gan izdienas pensijas jautājums tiek skatīts, un vispār sabiedrība medicīna attīstās un ir daudz veselāk, mēs virzam priekšlikums, ka mēs dienestā varētu uzņemt līdz 50 gadu vecumam. Tas arī dos mums tādu vēl vienu kategoriju no 40 līdz 50, kuri iespējams nāks. Jo nāk tādi pieteikumi, kāpēc tā iniciatīva radās par tādām izmaiņām, jo cilvēki interesējas, bet ir 41 gads, 44, 43 gadi, ja? Un šobrīd ar to tādu pieejas maiņu, kāpēc nedara tā padomu vai postpadomu sistēmu, jo tad vajadzēja tiešām jaunus un stiprus, jo vajadzēs sargāt, tāpēc 18-40 ir tas periods. Mēs jau šobrīd strādājam vairāk uz kvalitāti un tādi nobriedušāki darbinieki pat būtu vēl labāki, jo viņi atnāk ar savu jau pieredzi, ar dzīves pieredzi, viņi vairāk var iedot tam ieslodzītājiem. Jā, tad tieši tu pieskaries tai, arī dažādības vadības jomai, kur mēs runājam par to daudzpauģu darba vietu un to, kā mēs spējam vai nespējam panākt to, ka dažādas paudzes sadarbojās un mēs dzīvojam novecojošā sabiedrībā. Mums arvien vairāk ir cilvēki 50 plus vecumā, ja, kuriem būs arvien ilgāk jāstrādā, jo pensijas vecums tiek pacelts, bet kā tu novēro, teiksim, vai tie jaunāki, kuri darbinieki labāk spēja varbūt pielāgoties tā jaunajai vai sistēmai vai filozofijai vispār sodu izciešanas jomā, vai tie jaunāka gada gājuma darbinieki vai vecāki, un kā jūs vispār tiekat galā ar to dažādību, ja, teiksim, dažādi vecumi, dažādi dzimumi, varbūt dažādas arī tautības, ja, un vēl tas dažādības spektrs, vai tu izjūti to kā izaicinājumu? Nē, es to, ka tādu baigo izaicinājumu neizjūtu, jo redzu, tomēr tas ir tāds strikti reglamentēts sektors un mums tāpat katrai darbībai līdzseko vai iekšējie noteikumi, vai ministru kabineta noteikumi vai likums, ja nezinu, ko darīt, lasa likumu. Un tas tā unificē visu to, ko tu minēji. Bet protams, teiksim, komplektējot jau maiņas, mēs cenšamies arī, mēs ieviesam mentoringu, nevis pat programmu, bet mentorus cietumos, jo tie, kas iziet mācību centru vai jaunpieņemtie darbinieki, ja kādreiz es pieņemsim, kad atnācu dienestā, nebija tāda mentora, kurš tev izvadās, pastāstīs un pastāstīs, kā pareizi. Šeit vairāk bija tāds iemet ūdenī, vai tu peldēsi, vai nepeldēsi, ja, pēc tāda principa. Un tas arī droši vien lika pazaudēt kādus, varbūt vērtīgus, kuri te starta pozīcijā vienkārši jūtās dezorientēti vai nebija pietiekama atbalsta. Mēs šobrīd nodrošinam mentoru, kuri ir izgājuši apmācību, kuri stāsta par dienestu un par ikdienas pienākumiem pareizi, atbalsta persona, pie kura jaunas darbinieks var vērsties. Tas palīdz noturēt. Ikdienas darbā arī cenšamies kombinēt tieši tās dažādās paudzes kopā, jo vecākā, pieņemsim, gadu gājumu cilvēks, viņam ir lielāka pieredze, viņš var dalīties ar pieredzi, jaunāks varbūt ar tehnoloģijām vieglāk tiek galā un tāda dažādošana, tas arī palīdz veiksmīgāk izpildīt to uzdevumu. Jā, bet arī tas priekšstats par to ieslodzījumu vietu kā tādu stingri kontrolētu. Jā, protams, drošības aspekts ir ārkārtīgi svarīgs un iespējams arī hierarhiskāku darba vidi nekā citvieta. Kā tas ir vadīt ar empātiju un ar tādu iekļaujošu pieeju, tādā ļoti
ļoti tādā organizācijā, vai, kas ir balstīta vai ne uz kontroli un drošības mehānismiem un struktūru, vai tur ir liels pretrunas, kā tu navigē tajā visā kā līderis? Šeit, saprot, ir jautājums par to, vai par vadības stiliem. Man ir tāds brīvs, atvērts, demokrātisks vadības stils, draudzīgs, bet nevienā brīdī es arī nevienam neļaušu aizmirst, kurš kurā amatā strādā. Ja? Jo skaidrs, ka katram amatam ir sava atbildība, savi pienākumi, bet pats galvenais ir tā atbildība, ko katrs nes pēc savu atbildi, pēc savu amata, bet tas nenozīmē, ka ikdienā man jābūt tāda nesasniedzama priekš darbiniekiem, ar mani nedrīkst runāt, ka veris ļoti svarīga tāda persona. Atkal šeit ir tāds atziņa no Norvēģiem aizgūta, ka mēs darām nopietnas lietas, bet jautrā veidā. Tev nav jābūt svarīgam ikdienā un tādam norūpējušam, lai darītu svarīgas lietas. Vienkārši tu apzinies savu darbu svarīgumu un gan visu sistēmu vadot, gan arī strādājot ar ieslodzi, kā es teicu par to dinamisko drošības principu, jo tāds cieņpilnas, profesionālas attiecības. Mēs atceramies, ka ja kaut kas tiks izdarīts ne tā, kā vajag, tad arī seko atbilstoša rīcība un nebūs tāda piesakšana vai atlaides, bet ja viss ir labi, tad nevajag katru dienu steigāt un salutēt. Ja tu varētu mainīt vienu sabiedrības priekšstatu par darbu ieslodzījumu vietās, kas tas būtu? Es droši vien mainītu, ja man būtu tāds zelta zivtiņa un viena vēlēšanās, es noteikti mainītu, es gribētu, lai sabiedrība tiešām notic un izprot, ka ieslodzījumu vietas un darbs ieslodzījumu vietā vairs nav par represijām, par ieslodzīšanu un tādu lielas masas noturēšanu aiz restēm, bet gan par tādu sociāli liederīgu darbu, kur palīdz nelaimē nonākušām personām mainīties un atgriezties, ka mēs tādi, sociālai darbinieki, psihologi pagonos. Tā kaut kā, laikam, tas būtu svarīgākais, jo var just, ka par to visvairāk varbūt vai netic, vai baidās, vai. Bet arī, es pat nezinu, kur Latvijā mācās tie, kas to par cietumu uzraugiem, bet arī tā izglītības komponentē tad tiek iekļauts arvien vairāk šo, es nezinu, angļu valodā varbūt teikt soft skill, bet tās prasmes, kas varbūt iepriekš nav bijušas gan novērtētas. Bet Agnes, šeit jau ir pats unikālais, jo mums ir savs mācību centrs, tāds iekšējais sistēmas mācību centrs, bet mums nav nepieciešams specializētā ārējā izglītība vai pirmā līmeņa vai bakalaura līmeņa augstākā izglītība, kas specializēt, tikai juristi. Mums der tiešām iekškontaktpersonas sistēmas ierakstās mums prasība, cilvēks ar augstāko izglītību, un tā var būt jebkāda augstākā izglītība, jo pieņemsim, atnāk cilvēks ar sociāli augstāku izglītību. Mēs, kad ieviešam jaunu pieņemsim, resocializācijas programmu, tiek atlasīta programmas vadītāja, un cilvēks atrod tur savu vietu. Tā kā viņš vada programmu. Es nezinu, kaut kāds sporta un veselības jomā augstākā izglītība var ieslodzītiem vadīt kaut kādas aktivitātes ar vingrošanām un tā tālāk. Tas ir pats, man liekas, lai ir vēlme un drosme, vairāk nebaidīšanās, nevis drosme, strādāt ar mūsu klientiem. Un tādi soft skills jau augstākā izglītība, tiešām jebkurā programmā iedod visu, ko vajag, bet savukārt savu specifiskās nepieciešamās zināšanas, to mēs iemācam mācību centrā. Jā, labi. Un ko tu pats esi iemācījies par līderību, strādājot ieslodzījumu vietu pārvaldē? Kaut ko tādu, ko varbūt citu nozaru līderi arī varētu mācīties no tavas pieredzes? Savā amatā vai savos dienesta gados, arī līdz kļuvu par pārvaldes priekšnieku,
Bet tagad tas tā kā rezumējums tāds, ka nekad neaizmirst, ka tu strādā ar dzīviem cilvēkiem, ka, protams, ir darbs un darbu uzdevumi ir ļoti svarīgi, bet cilvēcīgums ir pāri visam. Gan mūsu konkrētajā darbā, ja mēs strādājam ar cilvēkiem, bet arī es par kolektīvu šobrīd runāju, jo lai darbinieks būtu supermotivēts un uzticīgs un lojāls, bet arī te, par līdzsvaru ir runa, jo nevar visu laiku tikai no viņa prasīt, bet ir jābūt arī tādai empātijai, iejutīgam. Es nezinu, ja tev godīgi piezvan pasaka, priekšniek, man šodien vajag ātrāk, jo man pie ārsta ir pieraksts. Protams, es vienmēr palaidīšu, jo zinot sistēmu, es dzīvoju tādā pašā sabiedrībā, es zinu, ka ir noteikti laiki pie ārsta tikt ir grūti. Un darbinieks, kuru es palaidu, nāks pēc tam ar lielāku motivāciju strādāt, vai arī kādreiz, kad man vajadzēs kaut ko pastrādāt ilgāk, vai kaut kāds degošs uzdevumu izpildīt, viņš noteikti būs atsaucīgāks un labāks komandas spēlētājs vai labāks rezultāts būs, jo es viņam arī nācu pretī un ieklausījos un atbalstīju tā, kad vajadzēja. Jo var jau, protams, aizliekt un pateikt, nē, darba laiks ir no 8 līdz 5, visu savu privāto dzīvi risina ārpus, tad noteikti vairosies vai no slimības lapas, vai no kaut kādas prombūtnes, jo darbinieka vajadzība pēc savas tādas dzīves sakārtošanas vai dzīves problēmu risināšana, viņa jau nekur nepazūd. Te ir tāds, būt cilvēcīgam un atcerieties, ka katrs tavs darbinieks ir cilvēks un viņam ir sava dzīve arī. Un kas tev paši ir iedvesmojis? Tu minēji, ka tu 22 gadus jau strādā ieslodzījuma vietas sistēmā. Kas tev ir motivējis šajā sistēmā augt un palikt? Es nezinu, bet man šausmīgi patīk mans darbs. Man bija tāda pieredze, ka man bija pārtraukums, tagad slēdza Pārlielpas cietumu, es biju gājis prom no sistēmas, un man likās, nē, es vairs, esmu beidzis ar cietumiem, tā kā esmu tāds darbinieks recidivists, ja es atgriezos. Bet kaut kāds 2,5 gadus es biju prom ārpus sistēmas, tad, kad man piedāvāja, ka varētu atgriezties, man nebija divu domu, jo bija iespēja paskatīties no malas, saprast, ka man tiešām tas darbs patīk, un viņš man patīk, ka tu strādā ar cilvēkiem, ka tu spēj ietekmēt ar labu vārdu, ar kaut ko pamācīšanu vai vienkārši atbalstu sniedzot, tu maini reālu cilvēku dzīves, nevis ar lietām strādāja, vai kaut ko ražo un tāds. Un tas, kad arī ieslodzījuma vietā strādājot, dienas nav tādas rutīnas. Es nesaku, ka lai cik tas vārds būtu vai teiciens jau visiem apnicis, bet dinamiska darba viņi tiešām tu risini it kā varbūt standarta situācija, bet tieši tas darbs ar cilvēkiem, viņš iedod individuālu tādu piesitienu katrai situācijai. Jo tu tāpat pakomunicē, paprast, kā iet un tā. Jā, redz, ka interesanti, jo arī strādājot ar dažādības vadību, tad, protams, ka stereotipi un aizspriedumi ir būtiska tēma, vai ne? Un ļoti bieži jau šie stereotipi un aizspriedumi ir vērsti pret cilvēkiem vai dēļ viņu dzimuma vai etniskās piedarības, vai dēļ ādas krāsas, vai dēļ kognitīvām un fiziskām spējām, bet te mēs redzam, kā, teiksim, tie var ietekmēt darbību veselā nozarē. Un es arī, tas, ko es mudinu citus darīt, arī ir mēģināt, atzīt to, ka mums ir aizspriedumi un kritiski pastīties, kāpēc mums ir tie aizspriedumi, jo katram jau tā aizspriedumi ir, nav tāds cilvēks, kuram nebūtu nekāda aizsprieduma. Un es atceros pirmo reizi, kad es viesojos arī Norvēģijā tieši šajās ieslodzījuma vietu pārvaldes, dažādās institūcijās, un viena no tām bija arī, augstskola, kurā tika sagatavoti cietumu uzraugi. Un es joprojām atceros, es biju tik, tādā, pozitīvā šokā, to tā nosaukt, ieraugot šos jaunos studentus vai topošos cietumu uzraugus, cik viņi visi bija skaisti, jauni, gudri. Man likās, ka tas būtu tā kā uz kādu filmu industriju, augstskolu, kur iet filmās spēlēt tiešām jauniešiem vai
Un es arī viņiem jautāju, kāpēc jūs nākat studēt, kas ir tas, kas jūs motivē, vai jūs tiešām gribat kļūt par cietumu uzraugiem. Un viņi uz maniem skatījās un nesaprot īstenībā, par ko es esmu tik ļoti pārsteigts. Viņi teica, kā tas ir darbs ar cilvēkiem, tas ir ārkārtīgi jēgpilns darbs, kas tiešām prasa no tevis ārkārtīgi daudz, lai tu spētu to cilvēku pārvērst un labot, kā tu pats teici, labā sabiedrības pilsonī, kas kādreiz būs atkal vai kaimiņš, vai turpinās būt tēvs, vai māte, brālis, vai māsa, vai nodokļu maksātājs. Un ka tas ir darbs ar tādu milzīgu gandarījumu, ja tu to vari spēt izdarīt. Un vēl arī, ka ir milzīgs konkurss, lai vispār iestātos tajā augstskolā un tur studētu. Ja? Un tad es arī atskārtu to, ka arī man ir bijis kaut kāds aizspriedums par to, kādi cilvēki tad vispār kļūst par šiem cietumu uzraugiem. Un tad atgriežoties varbūt, teiksim, no tās darbinieku perspektīvas, kādi tavuprāt ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko darbinieki saskaras strādājot ieslodzījuma vietu sistēmā? Izaicinājumi, kā tu domā tieši ikdienas darbā, kādi un kādos veidos tu spēj to saprast, vai jūs kaut kādā veidā mērat to izaicinājumu līmeni vai tās problēmas, kādas ir grūtības darbiniekiem un kā tas nonāk līdz tevim? Ja par mērīšanu, tad mēs mēram, mēs veicam cietumos, tādus pētījumus ir MKPL, Cambridge's metodika, pētījums, kas mēra tieši to labbūtību, apmierinātību gan ar darba apstākļiem, gan darbu un arī ieslodzītos aptaujām. Tas dod man tādu priekšstat par konkrēto ieslodzījumu vietu, jo tur ir tāds paliels pētījums ar atbildes, ko vairāk ir atbildējuši, snieguši, un tas tāds, teiksim, es varu secināt, jo vairākās ieslodzījumu vietās parādās, tad tā ir varbūt sistēmiskāk, nevis problēma, bet lieta, kas jāpamaina globāli vai kāda lokāla konkrētajā ieslodzījumu vietā. Tas viens, bet izaicinājums, es domāju, tāpat kā tev, sastopot studentus, tu jautā, un es neuzskatu tevi par cilvēku ar baigiem aizspriedumiem, bet arī tev bija aizspriedumi, kā tas ir, kāpēc jūs vēlaties. Bet kur vienkārši informācijas, varbūt tev vienkārši pietrūka informācijas, bet studenti tev izstāsta, tas ir jēgpilns darbs ar cilvēkiem, un tas pamaina tavu skatu punktu. Tu skaties no cita leņķa uz problēmu, un tad arī aizspriedumi vairs, ja teiksim, taisni skatos, es redzu aizspriedumus, paskatos no sāniem, nav nekāda aizsprieduma. Tāpat arī manu darbinieku varbūt lielākais izaicinājums prast skatīties uz ieslodzīto klientu vairāk tādu no dažādiem skatu punktiem. Viens ir viņa ikdienas uzvedība ieslodzījuma vietā, soda izpildes laikā, bet paskatāmies no citas skatu punkta, kāpēc viņš tā uzvedās. Ja, ir tāds arī tāda pieeja trauma-informed approach, ka mēs saprotam, kāpēc cilvēks vispār uz kriminālā ceļa nostājies, kas viņu, varbūt viņš ir tas nav ļoti populāri par to runāt, bet tas zināms fakts, ka daudzi, pieņemsim, seksuāli vārmāks paši bijuši bērnībā seksuālas vardarbības upuri. Un tad, ja to nezinu, tad liekas, viņi ir seksuāli, es nebūtu neattaisno, ko viņi nodara saviem upuriem, bet ja tu pamēģini no dažādiem skatu punktiem saprast, kāda ir motivācija tai rīcībai, ja? Kāpēc tas tā ir noticis. Un tad tāda visaptverošāka, cilvēcīgāka pieeja, arī empātiskāka pieeja, arī darbā ar klientiem, kas jūsu gadījumā ir ieslodzītie, tad kā jūs redzat to rezultātu tādai pieejai? Vai tas mainās? Tas mainās, to rezultātu mēs redzam arī pēc tā, ka pēc cilvēku progresa, kā viņi mainās, kamēr ir pie mums, mēs redzam pēc tā, ka ja pēkšņi saņemam kaut kādu pozitīvu pateicības vēstuli. No bijušā klienta, kurš man pagājušā nedēļa tika atsūtīta vienkārši uz oficiālo darba e-pastu, nevis kā man personīgi tā, bet vienkārši iesūtīt cilvēks. Labu laiku sen ir atbrīvojies, bet tikai tagad ir izdomājis
ka viņam ir vēlme tomēr pateikt paldies par to, ko tieši sistēma un darbinieki viņam ir devuši un palīdzējuši, ka tagad ir darbs, ģimene un ka viss ir labi. Bet te ir, vēl atgriežoties, tagad izdomāju, atcerējos, ko varētu pateikt, ar ko visa sistēma, gan darbinieki un visa tāds lielākais izaicinājums, kas man arī, es laikam esmu viņu pārvarējis un jau pieņēmis, bet tas ir tā, ja mēs savu darbu daram labi, tad mēs reti saņemam paldies vārdus, jo parasti tas ir tāds vairāk stāsts, mēs palīdzējam, un cilvēks aizgāja jau normālā dzīvē, un diez vai viņš gribēs vai nākt sniegt interviju, vai atgriezties pie tās tēmas, viss, ka, tā kā aizmirsis, man tagad viss ir labi, un viss es eju prom, bet tie, kuriem nesanāk, tad ir vai kritika, nevienmēr pamatota, vai radinieki pieslēdzās un tādu negatīvu komentāru. Es priekš sevis izdomāju tādu analoģiju, tas ir, ja meklēt savus simptomus, ārstēties internetā. Jo internetā jau vienmēr raksta tie, kuriem nepalīdzēja, vai ir sliktāks, vai kaut kāds atsauksmes par ārstiem, tas ir līdzīgs, jo visiem, kam ir labi, tie pārsvarā internetā nesēž neraksta komentārus, tāpat arī ar mūsu darbu. Un tas pats arī attiecībās darbiniekiem. Atkal mēs nonākam pie tā, ļauj man justies vērtīgam, vai ne? Un ja mēs nedodam to feedback vai atgriezienisko saiti par to labo, kas ir izdarīts, tad iespējams, ka tā darbinieka pašvērtība nebūs tik augsta, viņš varbūt netiks pamanīts, viņš tiks pamanīts tad, ka kaut kas noiet greizi. Un tad ir tā, un kā jums sokas ar to, darbinieku, tās vērtības sajūtas radīšana darbiniekos, vai jums kaut kāda sistemātiska pieeja? Jā, mums ir sistemātiska pieeja, kā es arī teicu, varbūt bišķiņa ar privāto sektoru mums nedaudz vieglāk, jo likums mums paredz tiesības arī apbalvot, ir nosacīts noteikts apbalvojuma veids, un mēs to labprāt un aktīvi vienmēr izmantojam, un es vienmēr arī saku, ir jāprot, tas ir mūsu veids, kā pateikt paldies darbinieks, kā izcelt svarīgākos, un es savas karjeras sākumā esmu piedzīvojis tad, kad vairāk bija padomu pieeja tāda sistēmiska, mēs nosacīt maksājam naudas balvu visiem, un tad, tur 50% no algas, un it kā ļoti labi, tu saņem naudas balvu, bet nav tās patiesās sajūtas, par ko tad es saņēmu, visdrīzāk par to, ka bija nauda, un visiem izmaksāja, bet nav tāda individuāla novērtējuma, bet pēc tam tas sāka mainīties, ka tiešām mēs izvirzam konkrēts cilvēks, rakstam priekšlikumu ar visu pamatotību, un es vienkārši sārakstu par ko, kurš ir nopelnījis, un tad tas ļauj katrs tāds apbalvojums vai naudas balva vai papildu atvaļinājuma dienas, viss tas cilvēks tiešām mans darbs ir novērtēts, man liek justies svarīgam, es esmu svarīgs, jo tāda mums klasiski ir 3 reizes gadā uz valsts svētkiem, tas ir 4. maijs, mūsu ieslodzījuma vietu pārvaldes dibināšanas diena, 8. jūlijas un 18. novembris. Mums arī mēs nesen veicām aptauju Baltijas līmenī par cilvēku kapitālu un darba vidas jautājumiem, kur dažādus jautājumus testējām gan starp darba devējiem, darba ņēmējiem, un viens no tiem arī bija par to, kas tad motivē palikt tajā darba vietā un kas ir tas būtiskākais lojalitātes faktors. Un tur interesanti atklājās tas, ka tas nebija pirmajā vietā ne vīriešiem, ne sievietēm, atalgojums nebija pirmajā vietā ne vīriešiem, ne sievietēm, bet tieši tāda iekļaujoša draudzīga darba vide, ka tas motivē pat vairāk nekā atalgojums. Un tad par to iekļaujošo darba vidi, ja mēs paskatāmies nākotnes kontekstā uz tavu vīziju, piemēram, kā tu redzi nākotnē vai mūsdienīgai tagadnē vai nākotnē atbilstošu ieslodzījuma vietu sistēmu, ieslodzījuma vietas kā darba vietas un cik lielā mērā tās var būt iekļaujošas un vai viņām tādām vajadzētu būt? Es domāju, ka noteikti viņām tādām jābūt, un iepriekš man ir jautāja, bieži vien kaut kādā savā attīstībā mēs fokusējamies uz klientiem, uz ieslodzītiem, un netika kompleksi risināti darbinieku darba apstākļi. Tad jaunais Liepājas cietums, viņš jau ir viss jauns, visā savā izpildījumā, gan attiecībā uz darbiniekiem, gan attiecībā uz klientiem, uz ieslodzītiem. Tas nav tā, ka pie renovācijas tiek izremontēts tikai dzīvojamais bloks ieslodzītiem, bet darbinieku darba vietas paliek vecajā kvalitātē. Ir jābūt iekļaujošai viennozīmīgi, jo tas
vide jau veido arī tavu, gan tu ietekmē savu vidi, gan arī apkārtējā vide ietekmē tavu noskaņojumu, kā tu jūties, kāds tev ir noskaņojums, kādas tev ir domas, vai labas vai sliktas. Ja? Un jaunieši, mēs ar to arī ceram, ka tas arī darba un profesijas tāds prestīžs celsies un būs lielāka izpratne, ka tā bilde atbildīs tam, ko mēs patiesībā darām, ka tiešām atnāc uz tādu sakārtotu foršu vidu un redzi, ka mēs šeit darām labas lietas. Paldies, Dmitri. Es domāju, šīs pozitīvās nots mēs arī varam sarunu noslēgt. Paldies. Novēlu visu to labāko ieslodzījumu vietu sistēmā, darbiniekus spēt piesaistīt, noturēt arī ar iekļaujošu pieeju. Un paldies! Tātad pie mums šai epizodē bija Dmitrijs Kaļins, ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, pulkvedis. Paldies. Un novēlu jums spēt piesaistīt vislabākos talantus jūsu jaunajām vakancēm, arī jaunajā Liepājas cietumā. Jā, paldies par sarunu!